kā var dabūt 300 N vairāk tai mašinai nekā no standarta motora. Tā kā mašina ir 39 BMW, 3-litrīgais motors, 142 kW. Viņam tātad ir daudz nomainītu komponentu. Īpašnieks tulīt tās pastāstīs. Stāstī, kas tur labs ir. Ir samainīts EP3 ugnis uzlikts, ir R90 rails uzlikts no X5, trubas sporta saliktas, ir 6 bāra. Visa taisnā izplūde, ir sūknis nomainīts apakšējais uz 6 bāriem, map sensors uz 4 bāriem samainīts un trubas sporta saliktas. Kas tur tālāks pastāstīja? Sporta trubas saliktas, pilnīgi jaunas. Kādas firmas? Turbo sistēma. Turbo sistēmas, jā. Jā, tad ir turbīna 160 kW uzlikta, lielā intercoolers, oriģinālais pagaidām stāv, map sensors, 4 bāri. Kas vēl te bija? Intercoolers 160 kW arī, jā. Lielāks? Jā, lielais, bet vēl nav uzlikts. Vēl nav uzlikts? Vēl nav uzlikts, tagad oriģinālais. Intercooleris pagaidām ir stoks. Un tagad stoks, jā. Bet būs? Bet būs, jā. Nākamnedēļ būs pie jums. Tā kā rezultāti ir iespaidīgi. Tā mašina jau bija čipota atbraucē pie mums. Mēs pārbaudījām to, ka vēl dačiks bišķi negājā, tā kā meistris palīdzēja piečinīt, notīrīt, ielika līdz galam, uzpraudās, sakartoja tā kā vajag. Bija pie mums, kad mašina atbrauca, viņam bija 240 zirgi un 341 griezes moments. Mēs pārtaisījām programmu, uztaisījām 3-barīgos sensorus, saregulējām, sakalibrējām pilnībā visu, un šobrīd mums ir 640 griezes moments un 253 zirgspēki. Tā kā zila linija, redzat, ir kas iepriekš čipots, un sarkanā ir šobrīd mūsu diena un nakts. Nenormāli. Vienkārši mašina uzvedas ļoti, ļoti jaudīgi. Un starp citu uzlikam popkornu. Nu tagad izbrauksim vēl ārā. Šeit daži vēl papildinājumi. Ne tikai to, ko tu teici, bet... Pūkis, jā. Un arī starp citu lampas viņam uzstādītas. Kā mēs varam ieslīgt tikai... Jā, nofilmēju, paskatījos. Un viņas pašas krāsu laikam mainā, ne? Kur dabūja tādas lampas? Amerikā pasūtīja no Amerikas. Cik maksāja? 850 eiro. Visiem vadiem, visiem. Jo man tulītā sāks rakstīt, kur var nopirkt tādas lampas, zini? Jautāsim tevi. Ok, tagad mēs izbrauksim un paskatīsimies. Nu starp citu arī tur uz paneļa vēl aizsardzība ir viņa uzlikta. Iekšā. Redzat? Joki mazi, kā saka. Labi, joks pēc jokā. Parādīsim data logus, varbūt uzreiz, ko mēs viņam dabojam. Atnācāt šeit, paskatīsimies. Tā, kas mums rāda ar data logiem. Tā kā arī braucot, mēs visus data logus paņēmām, ne tikai uz pliko sačipojam, bet arī paskatījāmies ieplūdes temperatūra, cik apgriezienu, cik mums 1,5, 1,6 turbinas spiedenis. Mēs pieprasam viņam 1,8, tas ir bāri, bet rāda šeit milibāros, lai no milibāru pārvest uz bārus vinieku jāatņem nost. Tagad gaisa masas mērītājs, kā darbojas, cik sūknis stipri dod degvielas, viņš negļukos un cik reilas prieža ir. Nu, tie galveni parametri priekš tai mašinai, lai sačipotu tādu setupu uztaisītu, lai labi būtu tā jauda. Nu, varā redzat, jauda ir laba, bet es izbraukšu vēlreiz, paklausīsieties, kā viņš šaudas. Uztaisiem tādu normālu popkornu un vēlreiz izbraukšu un paskatīsieties, kā uzvedas uz jauda stenda. Pieliksim šeit, ne?
Tā kā redzēt, jauda ir ļoti laba, rezultāti ir labi. Mašina uzvedas ok, sūknī notur. Nedaudz maz tāds nokritums jaudas attiecīgi pret temperatūru, bet rezultāts ir iespaidīgs tai mašinai. Tā kā labs setups, ja vajag normāli sačipot mašinu, droši pieteicis, palīdzēsim. Čau!